Šobrīd atrodamies Tīnūžu pagastos Dūčos. Pārdošanai nonākusi privāta māja, kas ir 172,5 kvadrātmetru liela. Tā ir kopējā platība, ieskaitot āra terasītes un pagraba telpas. Iekšējā platība dzīvojumā nedaudz virs 100 kvadrātmetriem, bet kas ir labi, ka šeit ir uzstādīti saules paneļi, kas pilnībā nodrošina arī elektroauto uzlādi. Mājai ir uzstādīts granulu katls, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, jo apkuras izmaksas ir salīdzinoši zemes. Ir spice 20 metru dziļumā, ir biokanalizācija, bet, manuprāt, kas man visvairāk patīk, ka šeit ir 9000 kvadrātmetru liels zemes gabals. Pareizi dzirdējāt, un tas atrodas tikai 4,5 km attālumā no Ikšķiles. 8 minūšu brauciens līdz Ikšķiles centram, manuprāt, nereāli forši. Šeit ir hortenzijas, manuprāt, baigi forši. Respektīvi, te par visu ir padomāts. Man patīk ļoti mājas plānojums. Es saskatīju uzreiz, varbūt, ka ģimene ar māti vai tēvu grib paņemt pie sevīm, vai, jebkurā gadījumā uztaisīts ir tā, ka ir pirmajā stāvā viena izolēta istaba, viesistaba un dušas telpa. Un otrajā stāvā ir 3 istabas un virtuve un vāns istaba. Tā kā ir iespējams, arī pirmajā stāvā virtuve, ir iespējams abos stāvos sadalīties tā kā ģimenes daļām varbūt. Bet, ja grib, var izmantot vienkārši viena ģimene, kā dzīvojam māju un uztaisīt tā kā sev nepieciešams. Mājai nav atkāpes, viss ir pēc plāna, ir ļoti milzīgā garāža, kas tā kā darbnīca var kalpot arī viena puse tā kā vaļējā pilnīgi, un tur tā kā mašīnas var atstāt un vispār nekāda problēma. Ļoti forši, un man liekas svarīgi ir, ka 1,5 kilometra attālumā tur aiziet vārtiņi, ir ezers. Tā kā, man liekas, forši patstāvīgs attālumā ir ezers vai uz riteņa virsū un pat taisno uz ezeru. Ir elektriskie vārti uzstādīti īpašumam. Ļoti ainaviski īpašumu padara tas, ka tur tāds mežiņš nodala, tāda jaunaudzīte tur pa maliņu stāv. Manuprāt, tas ir arī baigi forši, ka viņi tur atrodas tomēr īpašumā vairāk no ainaviskā viedokļa. Tur nav ko izstrādāt vai tā, bet ainaviski izskatās ļoti skaisti. Ir siltumnīca, kur var apskatīties. Tā kā, ja esi savas lauku viensētas meklējumos, bet gribi būt pilsētas tūmā, gandrīz hektārs, 163 000, māja ir 172,5 kvadrātmetru liela un īpašums ir tavs. Tā kā sazinies, jo drīz būs ārā.